Nogriezos pa mazu ieliņu, jāatzīst, ka te ir Ķīna. Skūteros ar rozā drēbītēm, dāmas brauc. Nu tā, un galvenais, kur ir mājas dzīvokļi, kur tiešām viņi dzīvo. Un, protams, ja ir līkums, ir jāuzpīpina, jo var kāds braukt un neredzēt. Jā, tās ir iespējīgi. Uzpīpina, protams. Tā, izskatās, ka jāvest netikšu atpakaļ uz savu viesnīcu pa šito ceļu. Bet viennozīmēs priecīgs, ka es te iegāju. Džeks izskatās jau, ka noslāpa, bet nē, brauc tālāk. Nu, katrā ziņā nevar pārmest, ka viņi nav biznesmeņi. Visur kaut ko mēģina darīt, ņemties. Katrs mazākais pirmā stāvs stūrīts ir apdzīvots, tā teikt. Ar gaismiņām izlikts, vizītes uztaisīts, nogriezt matus. Un jau jaunās daudz dzīvokļu mājas. Kvartāliņš, tā teikt. Bet neko, pagalms iekšā zaļš diezgan, kur palmas. Tā bija fantastiska iela. Un biznesa turpinās. Jā, riepat, saprot, tur kaut kur kā dekors nolikt. Te remonts, šo to izliek kārā. Pastāv kāds dažs mēnešs. Piesadz. Tajā pašā laikā noliek lauvu skaistumam. Kāds lauvu piekrāso. Slepna vieta, ko zeltā. Tajā pašā laikā skūters elektriskais, protams, lielākajai daļai un lādējās. Šīs ir vecākās mašīnas, kas ir redzams Ķīnā pēc izlaiduma gada. Un tad pīpināšana tas ir vienkārši draudzīgs sveiciens, tas nav tinies malā, ja? Tas ir uzmanīgi. Šādi auto arī apdzinot viens otru vienkārši uzpīpina, lai tu zini, ka tu tur esi spoguļi, saprot, šeit netiek lietot. Te varētu iedot tādu video virsrakstu smaidīgs pirms apmaldīšanās. Jo ej, kur es nezinu. Te remontē strādā, tur notiek. Re, kur tur ir. Garšvielas tirgo. Te notiek bizīts. Kaut ko viņi laikam dara arī ar bambusiem, ko īsti es nezinu. Bet es mēģināju atrast mangustāns, bet mangustāns šita nav. Un tajā pašā laikā te iet monosliedes. Tā varētu to nosaukt dzelzceļš. Un lūk, mazgā pilsētas ielas. Turklāt šodien mums sanāk svētdiena. Redzu, re, ka tur ir viesnīca mūsējā. Šitie arī brauc pa motovelo joslu. Un re, kur aiziet. Nedaudz arī svarīgas informācijas. Varētu būt labākie darbinieki. Krāvas pārvadājumi. Diezgan labi bija aizgājis prom no viesnīcas, jāatzīst. Un nekur te nevar redzēt skūters vairāk, elektroskrējriteņus. Tikai velo.